Mēs strādāsim pie tā, lai atklātu jaunus materiālus, izdomātu, kā tos labāk un vidē draudzīgāk izmantot. Bet iespējams, ka tā procesa laikā pat lielākais iegūms būs tie cilvēki, kas ieguva šo iespēju piedalīties un strādāt pētījumā, un tad caur tiem cilvēkiem mēs ceram, ka mēs gan šī pētījuma ietvaros, gan nākotnē attīstīsim iespēju izgudrot kaut ko jaunu. Mums vajag infrastruktūru. Mums vajag braukt uz darbu, mums vajag braukt uz skolu, mums vajag braukt pāri tiltiem. Tas ir tas, ko mēs darām. Tas varbūt tās ikvienā to nav tik viegli pamanīt, bet tas ir mums visapkārt. Domājam, kādā veidā uzlabot ceļa segumus, lai tie kalpotu ilgāk, lai tie būtu vidē draudzīgāk. Mēs domājam, kā tilts padarīt izturīgāks, ilgspējīgāks. Un viss šīs lietas, viņas notiek. Kaut kur aizmugurē mēs tās ikdienā nepamanām, bet tur ir ļoti, ļoti liels darbs apakšā, lai to nodrošinātu. Arī es, kad biju jaunietis, tad man tas likās kaut kas nesaprotams, bet noteikti vajag pamēģināt, vismaz lai saprastu, kas tas ir, ko zinātnieki dara, ar ko viņi nodarbojās ikdienā. Un tad, ja tas patīk, ja ir interese izzināt jaunas lietas un atklāt kaut ko foršu un interesantu, kas varbūt noderīgs sabiedrībai, tad zinātne ir ļoti laba profesija, kurā startēt.